Oh! Čau, Krišā. Čau, Aniek! Varbūt tev vajag mazliet palīdzību iepirkties? Nu, davai, lai iet. Šo ir jāliek visu atpakaļ un sāksim no sākuma. Tā, tad iepakot vislabāk ir maisiņos. Saldēšanai tas ir pietiekami labs veids. Tikai no rekomendācijas saldēšanai pietiek ar šādu un šādu. Labi. Ko kastītēs labāk ir glabāt? Ja tev tie produkti bieži vien, ja tu viņus izmet un neizmanto, Jā. tad iespējams, ja viņi jau būs nomazgāti, sagriezti un tā kā sagataves, tad tu atverot leduskapi, tev vairs nebūs jādomā, nē, neņemšu, man jāmazgā, jāgriež, un tad mēs izmantojam citreiz vairāk. Tātad sākam ar konservēto produkciju, droši paņemam vairāk kukurūzu un konservētus tomātus. Tie vienmēr noder, tīpaši rudens sezonā un ziemā. Un viņi arī nebojājās, jā? Nebojājās, ne. Tāds gudrs padoms, tā kā uzglabā veikalā, tā arī mēs varam uzglabāt mājās. Vai tu zini, ka maizi var arī uzglabāt saldētavā? Viņa būs augsta. Nē, ja tev ir tosteris, ieliec tosterī. Arī tosteris. Jā, tieši tā. Paņemsim tad arī vairāk. Saldētas vīnogas, ja tu gadījumā nēpēd, ir lieliska tāda konča, veselīga. Kartupeļus ņemsim? Jā. Super. Es vienreiz no laukiem atvedu kartupeļus un es par viņiem biju aizmirsis un viņi sāka dīgt. Viena lieta burkānus var tiešām forši uzglabāt kastītē ar ūdeni. Burkānus. Labi, Nu, tā kā, mēģinām. protams, ne jau 10 kilogrami, bet ja mēs nopērkam kaut cik normālu. Tad par pienu. Izdevīgāk ir paņemt lielos, bet tie ātrāk bojājās. Ko ar tādiem darīt? Viens labs veids, kā pirkt vairāk piena, lai nav tik bieži jāiet uz veikalu, ir pirkt šos te UHT pienus rezervēt. Tie ir UHT, jā, tie ir apstrādāts piens ultra augstā temperatūrā, un tāpēc tos droši var lietot. 3,2%. Es ņemšu šo te ir mazāk tauku, man vajag, kā secīts, jā, slaidā līnija. Tad man liekas, ka ir viss, vai ne? Mēs varam laist un kaut ko no šī visu uztaisīt. Jā, Super, aizam. laižam. Nu, klausies, tu man esi palīdzējis ļoti labi ar iepirkšanos. Palīdz lūdzu man arī ar leduskapu iekārtošanu. Liekam vienkārši produktus uzreiz iekšā. Super, neko piens. Un olas, durvīs gan labāk nē. Kāpēc? Labāk piena tomēr liekam galvenajos plauktos, jo durvis mēs bieži virinam, un tad piens var sākt ātrāk bojāties. Temperatūra nokrītas un tām bojājas. Es varu paņemt šīs vīnogas un ielikt trauciņā un sasaldēt, ne vai maisiņā. Jā, mēs varam paņemt Maisiņā. daudzreiz lietojamo maisiņu, piemērot saldēšanai, kad ir šāda sniegpārsliņas zīmīte. Tad šos es nomazgāju un ielieku maisiņā. Jā, kārtīgi nožāvējam un tad maisiņā. Ideāli. Kāds izstāsts? Lūk šādi. Lūk šādi. Un tie, kas nezin, kas ir vīnogas, un nemā viņas atšķirt, rakstīt visu vīnogas. Patiešo saldētavā, vai ne? Jā. Super. Nu labi, ok, un mums ir burkāni. Mēs liksim kastītē, ja? Jā, nomizosim, nomazgāsim un sagriezīsim, liksim kastītē ar ūdeni. Tādā veidā tie ilgāk uzglabāsies. Super, aiziet. Ok. Nu, lūk, būs tev burkāni uzkodām vairākām dienām. Ūdentiņš apakšā un pagaid saldētavā vai augšē? Leduskapī. Ok, labi. Vai iekšā. Super. Nu, un šādi noteikti var darīt ar daudz dažādām lietām, pareizi. Un arī tu skatītāji vari tagad iepirkties pareizi, nepirkt daudzas nevajadzīgas lietas, nopirkt tikai to, ko tev vajag, iepakot kā to vajag, un beigās uztaisīt no tā kaut ko garšīgu. Pareizi? Jā. Pareizi.